Labdien! Mani sauc Līva Melnalksne, un es mācos Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 1. kursā. Es izstrādāju studiju projektu priekšmetā datormācība ekonomistiem. Mana darba izvēlētā tēma ir transporta uzdevums, kas ietver optimāla attāluma atrašanu ar minimālām transporta izmaksām. Uzdevuma atrisināšanai izmantosim Microsoft Office programmu Excel. Lai mēs varētu izpildīt šo uzdevumu, mums būs vajadzīga komanda Solver, tāpēc vispirms ir jāpārliecinās, vai tā ir pieejama. Šo komandu mēs varam atrast izvēlnē Data. Ja nu tomēr šī komanda nav pieejama, tad mēs varam pievienot, ejot uz izvēlni File, Options, Add-ins, Go, un šeit mēs redzam izvēli ar dažādām komandām, arī mūsu vajadzīgo komandu Solver, tāpēc ieliekam ķeksīti un spiežam OK. Kad esam to izdarījuši un komanda Solver ir pievienota, mēs varam sākt pildīt uzdevumu. Uzdevuma noteikumi. Ir zināmas 9 punktu koordinātes un transporta izmaksas uz 1 kilometru. Mūsu uzdevums ir atrast tādas punkta A koordinātes, lai kopējās transporta izmaksas starp katru punktu un punktu A būtu minimālas. Ir jāatceras, ka transporta maršruti ir taisnas līnijas. Uzdevuma izpildei mēs izmantosim jau iepriekš sagatavotu tabulu, kurā ir redzams punktu skaits, transporta izmaksas uz 1 kilometru un punktu koordinātes. Uzdevuma izpildes laikā mēs šo tabulu papildināsim ar mums vajadzīgajiem lielumiem. Vispirms mums ir jāuzraksta punkta A koordinātes. Tā kā arī punkta A koordinātes sastāv no X un Y, mēs viņus apzīmēsim ar XA un YA. Lai mums būtu vieglāk izpildīt uzdevumu, tad punkta A koordināšu vietā mēs ierakstam 1. Un lai mums nebūtu katrā rūtiņā jāraksta, tad mēs varam iezīmēt šo apgabalu, ierakstīt 1 un spiest Ctrl+Shift+Enter. Tādā veidā parādīsies automātiski vieninieki katrā apgabala šūnā. Tad mums ir jāaprēķina attālums starp katru no punktiem un punktu A. Šo attālumu mēs apzīmēsim ar S. Kad esam to izdarījuši, tad šo attālumu mēs varam izrēķināt pēc formulas. Tātad kvadrātsakne no pirmā punkta koordinātes uz x-as mīnus A punkta koordinātes uz x-as kvadrātā plus pirmā punkta koordinātes uz y-as mīnus A punkta koordinātes uz y-as kvadrātā. Lai mums nebūtu jāpāraksta katru reizi šī formula, tad punkta A koordinātes mēs varam pārveidot kā absolūtas adreses, iekrāsojot tās un nospiežot F4.
Kad esam to izdarījuši, tas ļauj mums vienkārši pārkopēt formulu, nemainot punkta A koordinātes. Visbeidzot, mums ir jāaprēķina katra maršruta transporta izmaksas. Izmaksas mēs aprēķināsim attālumu reizinot ar transporta izmaksām uz 1 kilometru. Tad mēs aprēķināsim kopējās transporta izmaksas, tās saskaitot. Uzdevumā ir teikts, ka šīm izmaksām ir jābūt minimālām. Lai mēs varētu atrast šīs īstās punkta A koordinātes, mums ir jāiet uz jau iepriekš pievienoto komandu solver. Tātad mūsu mērķis ir izmaksas, tām ir jābūt minimālām, mainot punkta A koordinātes. Kad esam ievadījuši visus nepieciešamos datus, spiežam Solve. Tā kā dažreiz Solver programma var kļūdīties, tad aizejam vēlreiz un nospiežam vēlreiz Solve. Kā redzam, minimālās transporta izmaksas ir aprēķinātas. Lai mums būtu vieglāk saprast šo uzdevumu, tad uzzīmēsim arī grafiku, ejot uz Insert, Skater un izvēloties punktiņus bez līnijām. Mēs redzam visu 9 punktu koordinātes, tāpēc pievienosim arī punkta A koordinātes. No šī grafika mēs varam saprast, kādām ir jābūt punkta A koordinātēm, lai kopējās transporta izmaksas starp katru punktu un punktu A būtu minimālas. Es ceru, ka šī uzdevuma izpilde kaut mazliet palīdzēja jums saprast transporta uzdevumu risināšanu.